no katra no mums, no sabiedrības ir atkarīga tās valsts drošība. Valsts aizsardzības mācība ir vairāk kā priekšmets. Man liekas, ka ar katru gadu jaunieši paliek savādāki. Diezgan daudz politiskā dzīve, kas notiek, un iedot viņam to iespēju kritiski domāt. Ja man sanāk sasniegt to mērķi, pilnīgi situācija mainās. Jebkāda mana kļūda varētu ietekmēt viņa turpmākas izvēles. Un apmācot tikai vienu cilvēku, mēs jau apmācam visu ģimeni. Esmu Alvis Tikans, Jaunceres centrā instruktors. Sākot no 2021. gada esmu zemesardze. Pēc visas pieredzes dabūju kaprāli un sapratu, ka instruktora izglītība ir tas, ko es gribētu attīstīt sevi. Jaunība ir nākotne, un no pašas bērnības man ļoti daudz gan vecāki, gan vecvecāki visi strādāja vai nu skolā iesaistīti, vai nu pedagogi. Tāpēc laikam tas atnāca no ģimenes. Jau vairāk gadi atpakaļ biju jaunsargs. Iestājos tāpēc, ka jau no pašas bērnības biju plānojis to, kā attīstīšos militārā karjera. Un jaunsardze bija tas, kas jau no jauniem gadiem dod tādu iespēju parādīt sevi un parādīt, kas tieši ir tā militāra karjera. Jaunsardze ir interešu izglītība, kad bērni paši saprot, ka vai nu viņi meklē kaut ko jauno, vai nu viņi grib pamēģināt to pašu militāru struktūru, bet daudz vieglāka veidā. Un mēs mēģinām gan iedot to iespēju, gan arī iemācīt papildus to, ko viņi iespējams pat nedomāja nākot, gan patriotisko pieeju, gan kopējas valsts struktūras zināšanas, gan arī sapulcēt to kolektīvu kopā, lai viņi varētu sastrādāties un palikt ne tikai jaunsardzes kolēģi, var pateikt, bet draugi. Kas ir valsts aizsardzības mācība, ko tu arī šodien pasniedz? Tas ir priekšmets skolā, ko mēs pasniedzam ne tikai tos pamatus, ko jāzina katram pilsonim, bet arī apmācam bērnus to militāro, to patriotismu, izstāstot arī vēstures aspektus un kāpēc tas ir dzīvē svarīgi. Neskatoties uz to, ka jaunsardze un valsts aizsardzības mācība kopēji apmāca vienu un to pašu, tas ir militāri pamati, taču to īsti nedrīkst salīdzināt, jo valsts aizsardzības mācība ir vairāk kā priekšmets, kad mēs mēģinām to reizi mēnesī iedziļināties, izstāstīt bērniem. Jaunsardze saulēcīgi ir dzīvesveids, kad bērni paši nāk, viņi grib un reizi nedēļa, daži 2 reizes nedēļa viņi atnāk un ar pilnīgo interesi viņi mēģina padziļinātāk ar zināšanu pārbaudēm apgūt to materiālu. Valsts aizsardzības mācība kopumā apmāca, bet jaunsardze dod pat tiem apmācamiem iespēju pārbaudīt savas zināšanas, jo ir ļoti daudz gan nometņu, gan pasākumu, kur var piedalīties, gan arī līmeņu apmācība, kad bērni ne tikai var apgūt to materiālu, ko viņi grib, vai ko viņam liek iemācīties skolā, bet arī padziļinātāk paņemt to tēmu, kas viņam iepatīkas vairāk. Mana ikdiena, ka jaunsardzes un valsts aizsardzības mācības pasniedzēja, ietver sevi gan sagatavošanas nodarbību, gan pašu nodarbību vadīšana, gan arī pēc tam gan atzīmju vērtējumu līkšana, gan arī to visu apkopojumu, ko es biju sasniedzis un izdarījis. Tāpēc rutīnas no vienas puses ir ļoti daudz, bet bērni visi ir dažādi, situācijas ir pilnīgi dažādas, tāpēc nogurumu tas no kaut kādas vienādas dzīves pilnīgi nedod. Kādi ir tie temati, pirmkārt, ko tu pasniedz, kas jauniešiem pašiem visvairāk interesē? Protams, tie temati, kuri galu galā novērš pie kaut kādas prakses. Ka pieņemsim, tas varētu būt topogrāfija, kad it kā no paša sākumā viņus māca, kā rīkoties ar karti, kas vispārība ir karte, ko mēs varam iekšā atrast, bet pēdējā nodarbība viņi iet praktiski orientēties un viņi saprot, ka visas tās zināšanas, ko viņi sasniedza iepriekš, noder. Tāpat arī ar šaušanu, kas acis deg bērniem jau no paša sākuma, kad viņi saprot, ka tā šaušana būs. Arī sagatavošana ir interesanta, zinot to, ka
ja viņi nespēs, ja viņi neapgūs to materiālu, tad tālāk viņi nevarēs šaut. Tāpēc tas tēmas loģiski ievērš vairāk tas uzmanības. Un mācot šo te valsts aizsardzības mācību, kā tu redzi viņu jauniešu attieksmi pret valstiskumu un pienākumu pret valsti? Sākotnēji pirmās nodarbības, protams, ir grūtākais, jo ne visi sākotnēji saprot, kas vispār ir, ko no viņiem prasa. Bet loģiski mans uzdevums, kā jaunsardzes un valsts aizsardzības mācības instruktoriem, parādīt, cik viņi ir nopietni valsts attīstīšana. Un, ja man sanāk sasniegt to mērķi, pilnīgi situācija mainās. Ir loģiski to, ka katrs apmācāmies sevi paņems tikai to, kas viņam interesē, bet pats galvenais, lai viņam paliktu tā sapratne par valstiskumu, par viņu nozīmi valstī. Jo no tematiem, tiem, kas interesē topogrāfijai, vai nu viņi to pielieto ikdienā, viņam paliks viņa. Tiem, kas mācās vēsturi, vai nu interesēs ar vēsturi, paliks vēsture. Svarīgākais mācības ir valsts mīlēšana, patriotisms un pilnīga sapratne to, ka no katra no mums, no sabiedrības ir atkarīga tās valsts drošība. Viss izaicinošākais vadot gan jaunsardzi, gan valsts aizsardzības mācība, ir dabūt kontaktu ar bērniem, dabūt to komfortu runāšanai, jo sākotnēji bērni ir visi diezgan slēgti sevi. Visiedvesmojošākais ir tas, ko bērni jau redz rezultātu, un viņi paši jūt, ka viņi var gan komandēt, gan viņi saprot to tēmu, viņi var uzņemties atbildību, kritisko domāšanu un nepadoties. Man liekas, ka ar katru gadu jaunieši paliek savādāki. Tas nenozīmē kaut ko slikto. Vienkārši katra paudze ir speciālisti sava lieta. Ja, kad es biju viņu gados, es nebiju tik spēcīgs tās pašas tehnoloģijas, kādi spēcīgi viņi ir tagad. Cilvēki, kas redz karavīros tikai formu, īsti nesaprot to, ka forma ir tikai valsts mīlestības simbols, kas nozīmē to, ka galvenais pienākums ir aizsargāt valsti. Bet bez formas mēs esam tādi paši cilvēki, kuri patriotiski noskaņoti, kuri mīl savu valsti un izdarīs visu tā labā. Jaunsardze apmāca bērnus būt par diezgan svarīgu sabiedrības daļu, kas varēs Latviju uztaisīt vēl drošāku un sabiedrību vēl noturīgāku. Ko tev pašam nozīmē drošība? Drošība tieši priekš manis ir tas, ka staigājot pa ielu, tu redzi cilvēkus un sapratni, ka katrs no viņiem gan krīzes situācijā zinās, ko darīt, gan arī miera laikā mīlēs savu valsti. Man liekas, ka cilvēki pie robeža saprot par to daudz vairāk nekā tie, kas dzīvo tālāk no robežas, par to, ka šajos laikos mums jābūt visiem kopā. Tieši Daugavpilī man notur gan cilvēki, kas ir gan ģimene, gan draugi, gan lielisks kolektīvs Zemesardze un Jaunsardzes centra, kā arī tā misija, ko es uzskatu, ka Daugavpilī ir diezgan svarīga, apmācīt to pieeju, ir tīpaši laikos, kad diezgan daudz politiskā dzīve, kas notiek, un iedot viņam to iespēju kritiski domāt. Mēs katrs esam daļa no valsts aizsardzības, no drošības veidotāja, un apmācot vienu bērnu, var būt pārliecināti par to pašu darbību krīzes situācijā, ka viņi var pastāstīt vecākiem, un apmācot tikai vienu cilvēku, mēs jau apmācam visu ģimeni. Šitādi veidojot vairākas saiknes ar cilvēkiem, kas zina daudz vairāk nekā iepriekš. Ko tev pašam nozīmē būt daļai no Latvijas valsts aizsardzības? Būt daļa no Latvijas aizsardzības ir gan lepnums, gan liela atbildība. Tas bez jebkādiem iebildumiem ir svarīgi, ka daļa, ko es jūtu, palīdzot bērniem, palīdzot jauniešiem, kas ir bišķi vecāki, tālāk attīstīties, bet arī saprotu, ka jebkāda mana kļūda varētu ietekmēt viņa turpmākas izvēles. Es uzskatu, ka pamat aizsardzības elements Latvijai ir sabiedrība, kura vienmēr jābūt vienotai,
Un ieroci var izmantot tikai kā pēdējais aizsardzības instruments, ņemot vērā to, ka jaunsardze ir no 10 līdz 21 gadam. Tas ir tieši tās laiks, kad cilvēkiem jāmēģina kaut ko jaunu vai atrast sevi. Un iespējams tieši jaunsardze būs tas, kas nomotivēs, kas iedos un paradīs ceļu.